Labvakar, dāmas un kungi! Sveiciens jaunajā darba nedēļā. Pirmā darba diena izskanējusi, un mēs esam sanākuši šeit, lai parunātu par to, ko tad atkal raksta prese. Proti, šodien runāsim gan par augstāku izglītību, šajā reizē ne par studentiem, bet par ministriem. Vai ministriem būtu vajadzīga augstāka izglītība, un vai bez šīs izglītības viņi vispār var stāties tādā amatā? Parunāsim arī par bēgļiem. Kā nu bez tā, un kā zināms, tad Latvijā ieradušies ir jau veseli 6, kamēr bija mītiņš pie Brīvības pieminekļa. Un arī par tādu lietu kā ugunīgais pērtiķa gads, jo šodien, pēc ķīniešu kalendāra, ja pareizi, sākās ugunīgais pērtiķa gads. Un arī parunāsim par astroloģiju, jo ciemos ir astroloģi, un kā pavadīt šo mīlas mēnesi, ja to var tā nosaukt. Kā jūs minējat, ciemos astroloģi, veidiskā astroloģi, Ines Davidsone, kas ir arī hennu mākslinieci, apzīmējuši sev ar hennām ir, Kā hennām iet Latvijā šobrīd? Ļoti labi, mīlestības mēnesis. Hennām arī ir ļoti plauksts un zeļu biznes, Nu redz, kā ļoti labi, tad tev būs jāpakonsultējās ar bijušo finanšu aizsardzības ekovis ministru par šīm naudas lietām. Acis Lakteris ciemos ir, Kā arī bijušais valsts policijas priekšnieks Juris Rekšņi. Bet bez hennām. Bez hennām un bez finansēm, šobrīd. Naudas arī nav. Naudas arī nav. Kā nu izdienas pensiju, taču, Juri, god. Nav pa ko sūdzēties. Labi, ķeramies klāt tiem amatiem un tiem diplomiem. Kā jūs minēja, pirmais temats, un šis temats nāk no Reģionu apvienības, viņi saka tādu lietu, ka, lai kļūtu par ministru, ir vajadzīga augstāka izglītība. Jo šobrīd tā, ka nav nepieciešama augstāka izglītība, un likums arī to nosaka, lai kļūtu par ministru. Mums ir zinām, ja nemaldos, Šleserkungs ir tāds, kuram nav nemaz augsta izglītība, viņš ir bijis arī ministrs. Pieļauju, ka ir vēl kādi. Kā tur īsti ir augstāka izglītība? Varbūt sāksim ar ministru. 3 ministrs dažādos posteņos. Ir jābūt augstāka izglītībai, lai būtu ministrs? No vienas puses, protams, augstākās izglītības apliecinājums, tas ir apliecinājums, ka cilvēks spēj dzīvē kaut ko izdarīt, organizēt savu dzīvi, izmācīties un iegūt šo diplomu. No otras puses, vēlētai amatpersonai izdomāt mākslīgus kritērijus ir nepareizi, tāpēc, ka ministrs ir vai no sabiedrības atbalstīts politiķis, saimnes uzticību guvis politiķis. Tādā izpratnē mākslīgi kritēriji ir pilnīgi lieki. Pasaules praksē mēdz gadīties izņēmumi, kad ir cilvēki bez augstākām izglītībām. Es esmu par augstāko izglītību, jo vieglāk it kā no tādiem atlasīt, bet ar to es gribu teikt, pašreizē valdībā, manuprāt, viss ir ar augstākām izglītībai, bet valdībai tie darbiņus priekšdies kā nevirzās. Politiķim bieži vien vajadzīgas īpašības, kur pats izglītības diploms negarantē to, ka spēt ātri pieņemt lēmumu, riskantu lēmumu. Ja jūs pieminējat Šleserkungu, viņš dabūja iekšā ar Raineru Latvijā, ko es tiešām uzskatu bija ļoti labs un laikā lēmums, lai mūsu tauta varētu sākt pārvietoties pa pasauli un Eiropu, teiksim tā. Bet ar to es gribu teikt, tā ir tāda pseido problemātika, par kuru var debatēt, bet skaidrs, ka politiķim galvenokārt ir jāaiziet vēlēšanu sietam cauri, un tad viņš tam ir gatavs. Parasti tas, un 99% gadījumu, tas būs cilvēks ar augstāku izglītību. Nu tad būtībā pēc būtības jāskatās. Pēc būtības jāskatās. Ja tā var teikt. Juri, kādas tavas domas ir? Es laikam nepiekrīstu, tomēr 21. gadsimts sētā deputāts, tautas vēlēts, visākie ministri mums visādi. Viņi nāk gan no deputātiem, gan ne no deputātiem. Un, iedomājieties to pašu ainu. Ministrs atnāk uz ministriju, viņam tur vesels aparāts, valsts sekretārs un viss. Un sākam pa kaut kādām tēmām runāt, un puisis galīgi nepeld. Kur tad tā autoritāte būs, kur vispārējais? Dabīgi, ka tā izglītība nav, tas papīrs jau nav rādītājs. Tas ir tāpatās kā uz pagoniem. Nav jau svarīgi, cik daudz tās zvaigznes ir uz pagoniem, bet cik viņas ir galvā. Ja galvā ir, tad viss būs ok, bet, ja trāpīsies, un tā var trāpīties kādreiz, ka tas izglītības nav, nezinu. Es tomēr, es atvainojos. Es reiz tomēr vēlreiz iejaukšos. Augstākajam virsniecībai, ģenerāļiem, ierēdņiem un tā tālāk obligāti. Tas par nediskutējami. Bet politiska amatpersona ticamākais pie jums nenonāks tāda, kas nav spējīga
mēdz nonākt visāds, ar visiem augstskolu diplomiem. Tā nav garantija, ja? Ar to es gribu teikt, ka tieši tādā politiskajā sektorā nav obligāti kritērijs ir tomēr nākt ar jēdzīgu piedāvājumu, kurš gūst sabiedrības atbalstu. Un formāli kritēriji visur citur strādā, bet kā saka, Latvijā tas maz ko mainīs tādu gadījumu, ka bez izglītības gandrīz nav. Bet es gribētu teikt, ka ne tikai Latvijā, cik es zinu, viens ļoti slavens ministrs Vācijā bija bez augstākās izglītības, baidos saukt viņu uzvārdu, tāpēc, ka vienam gadījumā es kļūdījos, ka varbūt viņš nav tieši tas. Mēdz būt tādi gadījumi, bet es neveicinu to. Es personīgi nebalsot par cilvēkam nav izglītības. Cik jums augstāka izglītības varbūt ir? Es neesmu skaitīju, bet pamatā viena tāda izpratnē, ka man ir, Nu, ir. Protams, ka man ir augstāka izglītība. Man ir gan oficiāli, gan bakalaura, gan maģistra grāds ir tā pieeja. Nu redz kā. Es nemaz tad neaicinātu ciemos, ja nebūtu, ja? Labi, jokstāt. Atsteic augstākai virsniecībai obligāti jābūt, bet es atceros to sēnu joku vēl no Ulmaņa laikiem, ka labs policists ir tikai, ja viņš ir resns, minimālis stulps un bišķi ierēbis. Jā, labi, Ines, ļaušu likt tev punktu šim tematam. Cik zini, tad tev ir vairākas augstākas izglītības arī, zini, jā? Jā, man ir 2 bakalaura izglītības, 1 maģistra, un šobrīd studēju doktora disertācijas grādā un rakstu doktora disertāciju. Bet, manuprāt, izglītība ir svarīga tam, lai tā veidotu domāšanu, lai tā konstruētu smadzenes un spēju orientēties gan lielos materiāla apjomos, gan arī izkristalizētu šo cilvēku kristāli skaidro viedokli. Jo nav svarīgi tas, lai cilvēks zinātu kaut kādu domu, bet lai viņš attīstītu savējo. Bet to var izdarīt vienīgi tad, ja viņš ir spējis apgūt visu šo materiālu apjomu. Līdz ar ko izglītība nav tik svarīga pat kādā disciplīnā tā ir veikta, bet svarīgi, lai tā ir izdarīta, jo tā ne tikai apstiprina prāta spējas, bet arī uzcītību, godprātību, dažādas citas īpašības, kas ir ļoti būtiskas personības veidošanai. Bet nav ļoti precīzi. Nav tā, ka 7 diplomi un 8. bats. Tas teiciens. Var atspēkot varbūt? Tas ir par to, kā cilvēks sevi izmanto vai izlieto vai iztērē. Jo mēs darām lietas dažādos virzienos, vai nu tam dēļ, lai tās mūs piepildītu, vai tam dēļ, lai tās mūs iztukšotu. Ja cilvēks dara nepareizas lietas, tad viņš var izglītības, darba, attiecību, ģimenes sfērā, jebkurā sfērā sevi iztērēt. Un tas nav jautājums par to, cik viņš sevi intelektuāli patērē. Jautājums ir par to, cik viņš piepildīti dara tos uzdevumus, kas viņam dzīves laikā ir jārealizē. Un saka, ka es kā cilvēks ar tehnisku izglītību, es klausos ar baudu, kā runāt cilvēks, kas ir darbojas jomās, tādas, kas mazliet tālāk no tā viss, ļoti labi formulējumi, jo patiesībā mēs neviens šeit nevienam pretrunā. Mēs visi apzināmies, ka absolūto vairumu gadījumu tā izglītība nodrošina to sistēmu, ka nonāk pie tām vērtībām, par ko jūs runājat, un viņa negarantē tā izglītība. Varbūt arī ļoti cilvēks ar tādām īpašībām, ka mēs nevarētu ne valdībā, ne ģimenē un tam līdzīgi. Bet vai obligāti prasība politiķiem, kā lai saka, lai pieņem tādu likumu, viņš noteikti nedarīs nekādu kaitējumu. Vienkārši tā ir tāda pseido problemātika, jo viņam jāaiziet ir tam sietam cauri, jānostājas sabiedrības priekšā, jāspēj aizstāvēt savas idejas, un vairumā gadījumā, ja viņam nebūs tās izglītības, viņš tur nenokļūs. Katrā gadījumā visu mūžu jāmācās, muļķis tāpatās nomirsi, bet ko darīt? Diezgan droši. Jā, labi, virzamies tālāk uz nākamo tematu. Es domāju, ka tāda viennozīmīga atbilde, ka izglītībai ir jābūt. Un varbūt tas nav jāuztver kā diploms, kas jāieliek plauktā un lai viņš krāja putekļus un paliek mantojumā bērniem un mazbērniem. Bet Ines ļoti labi ieskicēja. Kāpēc ir jāmācās un kāpēc varbūt šī izglītība ir vajadzīga. Un, kas zina, būs izglītība, kļūsiet par ministru rīdzeni. Nākamais temats, kuru mēs ķeramies klāt, ir par Krieviju. Kādu laiku nav runāts par situāciju Ukrainā, bet šajā reizē atkal es cēlu gaismā portāls, kas jauns raksta par to, ka pēc Putina pavēles Krievija sāka armijas kaujas gatavības pārbaudu Ukrainas pierobežu tūmā. Patiešām kādu laiku bija tāds miers, it kā miers, jo mēs visi bijām koncentrējušies, kas notiek Sīrijā un tā un tā projām. Kā jāuztver šīs ziņas atkal, kas tādi ir pienākušas? Tikko bija par mācībām pie Latvijas, ko arī Bergmankungs teica, ka tas ir dīvaini, kad neko neziņo un atkal kaut ko rīko,
Varbūt sāksim atkal ar jums, jo jūs bijis aizsardzības ministrs. Jā. Kā ir jāuztver šāda ziņa? Provokācija, brīdinājums? Pavisam ikdienišķi. Būtu dīvaini, ja bruņoties spēki Krievijā kaut kur netiktu pārbaudīt un negatavotos, un viņi baudījās pirms Ukrainas notikumiem un pie Latvijas robežām regulāri, un vairāk informēt, mazāk informējot. Man liekas, ka mūsu sabiedrība, no vienas puses mēs pamatot satraucamies par to, kas notiek ar drošības politiku un kas notiek Krievijā, mums kā reiz tas mūsu nākotnes vai ietekmēt, bet tāda mazohistiska pieeja, kā Dievs uzņēma britu filmu, teiksim, kas nu būtu, ja gadījumā Latvijā iebrukt Krieviju, un tad viņi 2 vai 3 dienās vai dažās stundās visi iekaros. Es kā aizsardzības ministrs vienmēr esmu gatavojies to, ka, lai tādiem krieviem nekad neienāktu prātā kaut ko tādu pamēģināt. Jo pat, ja viņi Latvijai pāries dažu stundu laikā pāri, viss NATO kopā ar savu ekonomiku, ar savu bruņojumu un tā tālāk, Krieviju var noslaucīt no zemes tieši tāpatās īsā laikā. Ja? Bet neviens par to negrib runāt un nerunās, jo galvenais jau ir nevis spēt aizstāvēties, bet panākt to, lai neuzdrošinās pat pamēģināt. Un tādā izpratnē, skaidrs, ka nekas labs to Krievija nav. Skaidrs, ka viņi savus spēkus pie Ukrainas demonstrēs. Iespējams, ka tas ir lokālais konflikts, kurā viņi mēģinās tos savus ieročus atzināt, viņiem iekšpolitiski, kas ir svarīgi. Bet Ukrainas gadījumā, protams, tas ir ļoti slikti, bet stāsts jau nav par gatavības pārbaudu. Stāsts par to, ka viņi reāli tomēr ir šajā valstī tādā vai citādākā veidā ir iegājuši Krimā un miers Eiropā neatgriezīsies, kamēr Krievija no turienes neizvāksies. Ines, kā tu skaties šādām ziņām? Kā sieviete varbūt paskaties? Ziņu aktualitāte allaž izmaina tas, kas notiek jebkur citur. Līdz ar ko uz kaut ko ir jāvērš sabiedrības fokus. Kāpēc uz Ukrainu šajā gadījumā atkal? Vai gan tas bija pilnīgi pagājis, 3. 4. plāns tas vispār bija? Sabiedriskās domas veidošana ir ļoti atsevišķs fenomens, ar ko strādā ļoti tieši 4. vara jeb mēdīji. Tādēļ arī tautas doma, uz kādu virzienu allaži ir jāfokusē. Šis virziens allaži ir bijis pēdējā laikā aktuāls. Tādēļ atgriezties pie tā, tas neprasīja liels pūles, lai aktualizētu atkal to, kas tur bijis jau pirms tam. Proti, cilvēks las šo rakstu, viņa atkal ir sašutumā, kas tagad notiek, kā viņš ir jāuztver šis raksts, kā to viņu uztver? Cilvēkiem vienmēr vajag kritisko domāšanu, jo viens ir virziens, ko viņiem piedāvā mēdī, bet vienmēr vajag pielietot arī savus prāta spējas, lai saprastu savu taisnību un savu ticību. Jo vairāk cilvēks seko savai ticībai un savai pārliecībai, jo mazāk viņš tiek ietekmēts no kaut kādām varām. Līdz ar ko savu šo kristāli skaidro prātu var veidot, analizējot vairāku viedokļu nianses un apzinoties vairāku iespējamību scenārijus. Tādēļ arī viens raksts cilvēkam var tikai kā pavērt domu, bet tālāk katram individuāli ir jāvērtēt, ko tas priekš viņa individuāli nozīmē un ko tas vispār šajā sabiedrības situācijas kontekstā reāli, cik aktuāls tas ir, cik būtisks tas ir un cik ļoti ar viņu katru cilvēku saistīts šis raksts ir. Jā. Piemēram, cik bieži tu pārlapo internetu portālus un cik bieži tu redzi šādus rakstus? Un vai tu neskati tādu, ka viņi ir tendenciāli uz tādu vienu mērķi, jā? Ziņu portāls es pārlapoju katru dienu, un to es daru no rīta allaži, lai saprastu, kas ir dienas kārtībā politiskajā vidē, jo vakaros, kad visi skatās ziņas, es allaži ģimenei gatavoju vakariņas un esmu virtuvē atrodama visbiežāk ar galvu trauku mašīnu, ar ko nevaru sakot vakara aktualitātēm līdzi. Tādēļ arī no rīta es noskatos vai nu kas ir aktuāls un jauns, vai nu kas ir bijis jau. Jā, bet atsevišķām niansēm sakoju līdzi vienīgi tad, ja tās ir ļoti personīgi aktuāls, vai arī ja tās ir kaut kādas tādas, kas ir ļoti sabiedriski veidotas, un tad man ir tie profesionāli interesanti, kā tas tālāk tiek attīstīts vai kā tas tālāk tiek pasniegts. Jo esmu strādājusi arī mēdīju vidē, tādēļ no otras puses skatoties uz šiem notikumiem, allaž tas ir interesanti, kā tālāk šīs lietas notiek. Tad var nedaudz arī pareģot, apmēram, ja? Kur tie ceļi ved?
Pareģošana ir tāda ļoti viltīga lieta, jo, teiksim, no astroloģijas viedokļa mēs nekad lietas nepareģojam, jo mēs īpaši veidiskajā astroloģijā allaži uz visu skatāmies ļoti individuāli un ļoti personīgi. Tamdēļ arī šādas vispārīgas, globālas, lielas valsts lietas vai nu tiek pētīts pēc valsts karmas, vai arī tiek pētīts ļoti individuāli pēc kaut kāda atsevišķu aspektu vai notikumu. Karmas. Bet mēs varbūt varēsim, ja sanāks laiks, pieskārties Krievijas karmai februārī, ja? Un prognozē. Juri, kā tu skaties šo rakstu? Kā viņš būtu jāuztver tavu? Pilnīgi bez nekādām emocijām. Emocijas man izraisa tas moments, kad ja viņi nāks mums virsū, tad mēs viņus noslaucīsim no zemes virs. Nebūs jau vairs ko slaucīt, ne mūs, ne viņu nebūs. Tas visi domā, tur es arī par to ceru. Tas, teiksim, mani uztrauc visvairāk, un tad ir vienīgā cerība, nu, ka tiem pasaules varenajiem pie galvā visi kārtībā. Vairāk jau uztrauc tādas lietas, ja tā galva sajiet greizi kādam. Nu, tad var arī būt ziepes, ja? Un ja mēs šodien paskatāmies pēc BBC filmas, šodien Eha Moskvitais aptauja, un tikai 68% saka, ka Latvijai nevajag uzbrukt. 68% ir jārēķinās, ka tā Eha Moskvi, kur klausās cilvēki, nu, kam vēl prāts ir kaut cik Krievijā, ja? Tā kā, nu, tās tendences nav labas. Nu, teiksim, šo filmu arī, ja mēs pie filmas vēl pieejam, jā. Es tieši filmu arī gribēju jautāt, cik lielā mērā tas viss ir sasaistīts tagad? Varbūt Ines varēs nokomentēt no mēdī puses. Saprotiet, te ir tādas divas pozīcijas. Viena prāta pozīcija. Prāta pozīcija, nu, kino paskatījāmies, kā tas var spēlīt, izspēlējam un viss. Otrs ir emocijas, jā. Un emocijas, nu, teiksim, man nav tās labākās, ja manas valsts ģērboni klopējā Krievijas karogu to uzņem, tā kā mūsu sabiedrotie, ja? Viņiem, kas tur Īrijā nav problēmu apvienotai karalistē, ja? Viņi Belfastā varētu to filmu uzņemt. Otrs, nu, nezinu, kā viņi reaģētu, ja mēs viņu mūsu seriālos tur ugunsgrēkā un vēl kaut kādos tur, kas tur pirtnieki un viss karalienes bildi kārtu pie visām sienām, tur, kur vajag, tur, kur nevajag. Nu, mans nacionālais pašlepnums ir bišķiņa. Nu, neteiksim, ka pat bišķiņa. Es esmu aizskarts un es jūtos aizskarts, ja. Tā kā, nu, man ir pretenzijas pret Britu kolēģiem jūsu, un otrs, nu, kas tad atkal sākās, lielais brālis, mazais brālis, vai mēs tā esam tā kā padomu laikos Kirgīzija, ja? Nē, saprotu, impērijas nomale, ja? Tad var malt un visu kaut ko, bet tā neies krastā veči, mēs arī varam parādīt pretī. Pie manis bija ciemos Ģirds Rungainis. Pagājušās nedēļas pašā sākumā. Un viņš Baltijas valsts un Latviju nodēvēja par tādu NATO un Eiropas Savienības Ahilē papēdi. Kāpēc? Jo notiek nepārtraukti tāda durstīšana, jā, spaidīšana, iebiedēšana. Savukārt, kāpēc ir Ahilē papēdis NATO, Latviju un Baltijas valsts, nu, ka tas arī parāda to vienotību. Kaut kas notiek, ka tas papēdis lūst vai kas, nu tad sveika gauja. Es domāju, ka tomēr Ahilē papēdis ir vairāk Turcija nekā Baltijas valsts. Jā. Tā kā es to no veselas galvas uz slimu gribētu pārnest tomēr. Jā, nu varbūt mazliet arī atbildot arī uz to, ko teicam. Tas jau, ko arī vēlreiz teikšu, es domāju, ka ļoti jāstrādā pie tā, lai nevienam neienāk prātā. Nu, tā kā teicu, lai nevienam neienāk prātā, lai kāds nenāk prātā, jo katrs jau it kā mūsdienās saprot, kas nodarbojas ar drošības politiku nopietnākā vai mazāk nopietnā līmenī, saprot, ka, ja sākās konflikts vēl ilgāk, uzvarētāji būt nevar, ja, jo vienmēr tam, kas zaudē, pastāv iespēja, ka, lai saka, visiem pārveras pa neizšķirt, un tāda izpratnē, ka vairs neviena nav un dzīves vairs nav. Un tādā izpratnē es ticu veseliem saprātām, ja, un ceru arī uz Krievijas veselo saprātu, kaut gan man tiešām ir mazliet bažas tai sakarībā, ka man ir diezgan daudz draugi no motosporta. Es esmu ūdens motosportists, kas braucis vēl tiesību aktīvi, tā skaitā pilotu sacensībās, un man dēls F2-F1 pilots mūsu komentā ir bijuši amerikāņi, krievi, un ir draugi abās pusēs un visās pusēs. Un
Bet tas, kas Krievijā notiek, tomēr viņš ir ievaiziet mazliet to līmeni, par ko jūs runājat, ja, ka tā viņu attieksme pret pārējo pasauli ir ticības līmenī, ka racionāli argumenti īsti nestrādā. Bet ja atgriežas pie tās filmas, es tā mazliet tā izteicos, es nepretendēju, ka to filmu esmu pat redzējis, tikai dzirdējis komentārus. Mums nevajag ar Latvijā būt tik maziem, ka es piekrītu, ka tas ir slikti, ka tas izdarīts, un nezinu, vai mums būtu jāsāk zoboties pa Britu karalieni, tāpēc, ja vai izmantot viņu seriālos. Bet demokrātijas tā ir tā priekšrocība, un ka, katrs to drīkst mēģināt, jā, diskusijas ir izraisījis, bet es aicinātu vērtēt to nolikt tā zemāk īstenībā. Es saprotu, ka interesanti ir, bet... tikai ar prātu, ja? Ar iekšu dvēseli, nē. Ja dvēseli būs, tad man ir daudz krievu kolēģi pārliecināti, ka viņiem ir tāda taisnība, kurai argumentācijas neprasās, ja? Un tas ir bēdīgi. Katrā ziņā es ceru, ka tie, kas pie varas Krievijā, tomēr saprota, ka ir slieksnis, kur nedrīkst kāpt. Un savukārt NATO valstīm un NATO kopumā, un te nav stāsts ne par Latviju, Lietuvu vai Igauniju, mums ir savas spējas jāstiprina, lai nevienam neienāktu prātā kaut ko tā darīt. Jo lepoties, ko mēs darīsim tad, kad būs iebrukuši, tad, kad ir sācies karš, viss jau ir pa vēlu. Ir jādara viss, lai tas karš nebūtu. Arī principā nākamo tematu sauc par tādu karu, sauc par Eiropas pārveidošanu, Eiropas šķelšanu. Tas ir par šo bēgļu krīzi, kas Eiropā ir. Viņi tiek locīti un saukt dažādos vārdos. Šoreiz es gribu panākt par Latviju, un te ir interesanta ziņa. Portālā Delfi par to, ka Latvijā ieradušies pirmie 6 bēgļi no Sīrijas un Eritrejas. Tas ir noticis piekdienā vēl vakarā, lai gan sestdiena, kā es raidījuma sākumā minēju, pie Brīvības pieminiekta bija šis mītiņš. Tur vairāk 100 cilvēku, stop imigrācija. Un tā, cilvēki atnāca un pateica savu nostāju. Pirmie 6 milzīgi uzmanīgi tam visam pievērst. Pusgadu bija tāda uzvilkta stīga un gaidīja. Tagad nāks 600 vai cik? 6. Ir tas tagad sagaidītais burbulis pārplīsis, ko gaidīja, kas te būs un vai te būs tās straumes un tagad nolīdzinās visu. Jūsu sajūtas. Turpinot to tēmu, ģenerāļi visi ir gudri pēc kara, jā? Tagad mums tie bēgļi atbraukuši 6 gabali, jā? Bet jārēķinās jau ar to. Paskatieties statistiku. 300 pa pagājušo gadu. Tātad patvērumu meklētāji un tā tālāk. Jā, un katru... Šis ir papildus, jā? Droši vien ik viens Latvijā tā arī pie sevis tomēr domāja, ka ne jau pie mums drausmīgi viņi raujās, un tas ir rezultāts, ka droši vien no lielām grūtībām iekšlietu ministrijai 6 dabūja sakašāt, kas bija gatavi uz šejien braukt. Ja. Šie bēgļi arī tomēr ir jādala tajās 2 daļās. Ir tiešām cilvēki, kas bēg, un tur ir viss skaidrs. Tur es domāju, ka nav ko diskutēt, bet lielākā daļa jau viņi ir tomēr labumu meklētāji. Un tie, ticiet man, uz šo zemi nebrauks. Ines, tādas pašas domas ir, ka labumu meklētāji šeit nebrauks, bet tie, kas tiešām bēg no kara, bēg no tā, ka viņus var nogalināt, un ģimenes nogalināt, viņi bēg tiešām palīdzības. Mēs vakardien braucām ar ģimeni no Siguldas atpakaļ uz Jūrmalu vakarā uz mājām un redzējām, kā 2 vīrieši pikojās pa ceļam. Un viņi bija melnādaini cilvēki. Un pirmā doma varbūt tie ir tie no tiem 6. Tikko ieraudzījuši sniegu un pikojās, izbaudīdam to jauno unikālo materiālu. Varbūt bija tums, un kā jums likās, ka viņi tumsnē. Nē, viņi bija tumsnē. Jā, bet ja nopietni, tad tavs sajūtas. Gribētu dzirdēt tavs sajūtas. Par visu to burbuli, kas bija tagad, un tagad viņš ir tāds tā kā, normas tik traki izrādās. Arī līdz šim īstenībā studējot augstskolās esmu sastapusies ar citas ādas krāsas cilvēkiem, kuri šeit ir ieradušies, lai studētu. Jo mūsu izglītības sistēma akadēmiskajā vidē ir ļoti pilnvērtīga, lai cilvēki arī no citām pasaules valstīm viņi apgūtu kā ļoti augstvērtīgu izglītību. Līdz ar to mana sajūta par to, kad redzēt citādus cilvēkus vairs nav tik tāda
radikāli, kardināli, kā tas būtu, ja es tos būtu ieraudzījis pirmo reizi. Turklāt arī līdz šim ceļojot uz dažādām pasaules vietām, šī pieredze pārliecina, ka cilvēki ar citām kultūras vērtībām var ienest arī citā vietā kaut ko ļoti augstvērtīgu un kvalitatīvu. Tamdēļ es vienmēr atsakos spriest tā ļoti klišejiski. Un spriest pēc tā, kā domā citi, tas ir viskļūdainākais, kā novirzīties pašam no sava kursa. Tāpēc es gribu redzēt, kā viņi iedzīvosies, kā tas notiks reāli vidē, ko jutīs līdz ar to tā ciemata iedzīvotāja, kam viņi tagad būs kaimiņi. Muciniekos. Jā, un kā tālāk attīstīsies tā viņu dzīve šeit. Jā. Jo mums ir tik bagātīga daba un tik bagātīga... Jā. Man tev jāpētās tavs bagātīgais stāstījums, bet man jāiziet reklāmas pauzītē mazā ir. Nepilns 4 minūtes un mēs esam atpakaļ. Jā. Labākās cenas nomaksai no Latelekom. Ņem kāroto televizoru jau tagad, bet norēķinies vēlāk, kopā ar ikmēneša rēķinu. Izvēlies savai ģimenei vai uzņēmumam. Tagad dāvinām bezmaksas piegādi. Bez pirmās iemaksas, bez procentiem. Viss kļūst iespējams Latelekom. Lats veikali visā Latvijā! Apskaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam. Kā marcipāna rozes, saules uz galda mēs iedam. Apskaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam. La Dolce Vita per sempre. Skaties raidījumā La Dolce Vita katru darba dienu pulksten 12. dienā un 6. vakarā kanālā Rīga TV 24. Ai, tevis tūmā neviens nepārspēj. Fotografēts laikam ar kartupeli. Kas tā par bildi? Sēdā mākslinieci ar zirgu zobiem. Samainīs ar sīcinēt, korumpētais sūds. Tu taču idiots esi. Vispār par saviem vārdiem atbildi. Tu taču deģenerāts esi. Atkal ierunājās vecais komunists. Stop! Pietiek ar aizskarošiem komentāriem. Nekļūst par virtuālās pasaules antivaroni. Domā pirms raksti. Māja Katkovska, Jānis Palkalnieks, Kristaps Skutelis skaidros komentēšanas kultūru internetā. Diskusijā piedalīsies 50 jauniešu un pieredzē dalīsies sabiedrībā zināmi cilvēki. Skaties 9. februārī pulkstens 3. dienā kanālā Rīga TV 24. Skaties dienas personībā ar Veltu Puriņu. Pirmajā stāvā Omon saimnieko un uz rītu jau būs mūsu pieredze. Pagaidām viss gaidies. Laiks iet, laiki mainās un laikiem līdzi arī personības. Mūsu valsts prezidenti. Paldies. Paldies. Paldies visiem. Katru darba dienu 9:30 no rīta ar atkārtojumu 8. vakarā dienas personībā ar Veltu Puriņu kanālā Rīga TV 24. Rīga TV 24 televīzijā veidoja jauna formāta sporta raidījumu. Nosaukumā vēlējos iekļaut angļu valodas vārdu highlights, kas nozīmē spilgtākās epizodes, parasti no kāda sporta notikuma. Tā kā latviešu valodā tieši tulkojuma vārdam highlights nav, tad vēlos pieteikt jaunu vārdu, kas būtu tulkojums terminam angļu valodā. Šis jaunvārds ir spilgtenis. Lūdzu izvērtēt man sniegto ierosinājumu par jaunvārdu iekļaušanu latviešu valodas krājumā. Skaties raidījumu Sports spilgtenis katru trešdienu pulksten 20:30. Ir 2 gadi līdz Saeimas vēlēšanām, tomēr izskatās, ka mūsu politiskajā arēnā parādīsies jauni politiski spēki. Es domāju, ka cilvēks saprot, par ko ir runa, kaimiņš pieteica savu vēlmi taisīt partiju Jaunieši Gavilē. Par šo un citām tēmām runāsim raidījumā Kur tas suns aprakts, Rīga TV 24, kā parasti 20:30, 9. februārī.
Labs vakars vēlreiz, dāmas un kungi. Mēs esam atpakaļ no īsās pauzītes un varam turpināt tālāk. Mēs iesākām pirmajā daļā tematu par to, ka Latvijā ieradušies pirmie 6 bēgļi no Sīrijas un no Eritrejas. Un runājām par to ažiotāžu, kas tā kā bija ļoti liela, bet tagad arī spriežot pēc komentāriem portālā Delfi, kur vajadzētu būt 1300, tikai 130, ja, kad tagad ir pēkšņi ieradušies, tik ļoti gaidījām, bet tagad tāds miers tā kā iestājies ir. Man varbūt tā sajūta tāda maldīga manī tikai radusies, bet es parunājos ar paziņām šodien, un viņi līdzīgi to pašu saka, ka tas bubuls tā kā pārplīsis ir. Cilvēki atbraukuši ar bērniem, ar profesijām, tā kā muciniekos skrodardienas muciniekos varēs turpināties, mums jauna parādīsies, jo viena ir šuvēja, tā kā viss kārtībā. Es domāju, ka gan jau integrēsim un būs labi. Es pajautāju tev, kā bijušam politiķim, bija diezgan daudz pārmetumu nedēļu, pusotru atpakaļ par šiem neizdarītiem mājasdarbiem, vairākām ministrijām. Tīri par apmācību personālu, par to, kā apgūt līdzekļi ir Eiropas Savienības fondu tieši bēgļiem, par infrastruktūras daudzas lietas. Un tur bija 2 skaitļi. No 17 mājasdarbiem bija izdarīti 9 mājasdarbi. Tā kā, ja, sīkāk es viņus neuzskaitīšu. Kā ir ar tiem pārmetumiem? Cilvēki, viņi tiesīgi prasīt ir, kāpēc nav izdarīts? Es domāju, ka labā lieta, un arī tas, es nezināju šo skaitu, kā komentāru skaits vairs nav liels un tam līdzīgi. Latvijai, kā demokrātiskai valstī un demokrātiskai sabiedrībai, ir vērts visas tēmas izdebatēt. Un tiešām vērts tās debats būt arī ar nepatīkamām sadaļām, varbūt, kas man nav pieņemams, varbūt, ka jums nav pieņemams, jā, bet skaidrs, ka ir daudz izrunāts, un es saprotu, ka tāda jau pārsteigumās. Skaidrs, ka Latvijas dienesti gatavi tik galā ar 6 cilvēkiem. Ticamākais, ka šiem cilvēkiem 6 un 2 ģimenēm viņiem parādīsies vēl kāda neizdarīta darbiņa, kuras arī mēģinās ātri novērst. Jo beigās, jau kā pieminēja, Latvija ir 300 cilvēks apmēram gadā tiek galā ar līdz šim. Problēma būs tad, kad, ja šie skaitļi būs ļoti lieli, teiksim, ja, no tāda riska, ne jau teikt, ka ar šādiem riskiem nesaskarsies nākušā valdībai, bet tam līdzīgi, bet kā lai saka, kamēr netiek testēts, tikmēr viss tas vislabākajos projektos notiek tomēr, ka ir kaut kādas vājās vietas, un skaidrs, ka varbūt kāds vienmēr kaut ko noslinko, bet tikko ir konkrēti cilvēki, tā ir konkrēta problemātika, es domāju, ka mūsu dienas vismaz pie šādiem skaitļiem tiks galā. Žurnālistu darbs šai brīdī būs neinteresants. Vienkārši viņš kļūs interesantāks arī brīdī, ka paliks lielāki tie skaitļi, un tas ir varbūt mazliet biedējuši, bet arī es aicināju pārāk nebīties, jo tad, ka Eiropā politiķi labprāt tādu saka, un tas visiem izdevīgi ir teikt, jā, ziniet, tādas briesmas, mums ir miljons iebraucēji, ziniet, vienā pašā Turcijai vairāki miljoni, blakus Palestīnā arī vairāki miljoni, un šīs valsts pastāv un tiek galā. Protams, ar mūsu atbalstu, ar Eiropas un tam līdzīgi. 3 miljardi iedod. Jā, tāpēc tas nav vienkārši stāsts, un šāda liela tautu pārvietošanās, un tā nav ne pirmā vēsture, ne teikam līdzīgs. Tas ir nepatīkami ar visādām sekām. Cerēsim, ka tas lielais strateģiskais vēlējums man, jau kā politiķiem vai bijušiem, ir tas, ar ko jānodarbojas, par ko būtu jādomā Latvijas valdībai, tā skaitā jaunajai, aktīvi jāiesaistās sarunās, kā organizēt to dzīvi tur. Tanī Sīrijā, žēl, ka tās Sīrijas sarunas, kas tikko notika, aizgāja tā nekur, jo ja atradīsim mieru viņu mājās, tad arī mūsu mājās būs miers, vienkārši viņi negādīsies tādā apjomā šurp. Pašlaik no tiem reģioniem lielākā problēma atrisināt tanīs reģionos, kas viņiem ir dzimtās vietas un tā tālāk, lai būtu daudz maz kaut kāda kārtība, daudz maz iespēja normāli dzīvot, bērniem iet skolā un nopelnīt sev iztiku. Ja? Un kamēr to neatrisinās, tikmēr mums visiem Eiropai kopumā būs problēmas. Ja? Un vienkārši mūsu politiķiem sanāk samaloties ļoti bieži par šo visu. Ja man būtu novēlējums uzreiz, var teikt, jā, es dzirdēju debats, ka tur, jā, Tēvzmieši saka Kučinskim, tad nevienu vairāk un tam līdzīgi. Es ierosinātu šādu retoriku aizmirst un mudīgi iesaistīties sarunās pirmajam, iet palīgā, noregulēt, piedāvāt palīdzību, ka tajās valstīs sniegt palīdzību, kā noregulēt un tiešām veicināt tās starptautiskās sarunas, lai to bēgļu nebūtu. Jo, ja viņas iegāzīsies Eiropā, mēs Eiropā visi esam kopā, tā būs mūsu kopēja problēma. Vai mēs, lai cik sarkans līnijas nezīmētu, tā būs. Jā, te ir interesanta lieta, ka
piekritīs, ka vienmēr politiķi neatklāja visas lietas. Un te arī daudz jautājumu par šiem bēgļiem, ka nebija skaidrība, te bija kaut kādas spekulācijas un tā tālāk. Kas ko kā? Tāds komentārs. Žana Krastiņa ierakstīs Twitterī. Nesapratu. Teica, ka neviens negrib braukt un visi ir atteikušies, bet tagad klusām pusnaktī, lai neviens neuzzinātu, lai neviens neprotestētu, viņus te atved, jā. Jo pirms tam vienkārši pāris dienas iepriekš bija ziņa, ka neviens nebrauks, neviena nav. Un tad, Ines, tev neliekas, ka tās ziņas tad divējādas ir. Tas saka, ka nē, tad ka jā, jo tā ir bijis arī iepriekš. Tagad nevar īsti saprast, kas tad ir no politiskās puses. Sabiedriskās domas veidošana alaži ir bijusi viļņveidīga, un tā ļoti atbilst tautas prasībām un tautas aktualitātei. Līdz ar ko tas, kurā brīdī mēdījos parādās kaut kāda ziņa, ir ļoti cieši saistīta ar to, kurā brīdī kura cita ziņa ir drusciņi tā kā norimusi un ir laiks aktualizēt kaut ko jaunu. Es domāju, ka man kolēģi šodien pārstāv tās instances, kas šīs ziņas kā reiz veido, līdz ar ko viņi droši vien, kad neatbildēs uz jautājumu, kā tas notiek, bet viņi piekritīs varbūt klusiņām tam, ka tiešām tā ir, ka šī sabiedriskā doma aktualizējās līdz ar kaut kādu procesu aktualitāti sabiedrībā. Jo tautai ir liels vairākums attiecīgi pret politiķu skaitu, līdz ar ko tauta ir tā, kas kaut kādu notikumu gaitu sabiedrībā izsako, bet viņu šim kursam ir kaut kāds noteikts rādījus. Līdz ar ko... Jā. Kāpēc nāca šis komentārs? Jo, ja nemaldos, Inga Petersona, ko man teica, ka jā, ka ir kaut kādi 7 vai 9 mums ir, bet viņi beigās atteicās. Ka mums nav neviena, kas brauks šeit. Mēs pat šeit raidījumā runājam šo tēmu. Un tāpēc šis Žanas komentārs tie Twitter ir, kā tad tā jau atteicās, kā tad atbrauc pēkšņi, kāds? Tāda neizpratne cilvēkos. Ir saka viena, bet noteikti kaut kas cits. Profesionālā viedokļa vienkārši ir ok, ja mēs ejam, pie brīvības pieminekļa izsakam savus domas vēl kaut kur. Bet, man liekas, ka tā būtu absolūta muļķība no iekšlietu ministrijas puses, ja viņi pateiktu tā 19. datumā, 1:00 ar reisu tādu un tādu ieradīsies bēgļi. Jāsaprot arī tos cilvēkus, kas atlido, un jāsaprot arī to, kas var būt viņiem pretī. Ja? Tā kā es domāju, ka tas vienkārši, lai pasargātu psiholoģiski un neradītu liekus stresus, un tā ir attaisnojama darbība. Jā, paldies par komentāru. Es gribētu teikt arī, kā pieredzējis politiķis, kuram ir bijis jāiesaistās dažādu kritisku situāciju risināšanā un arī taiskā dažādi kritiski notikumi Latvijā, kā viņi menedžējās, vai tas 16. marts vai kādu, kurie svētki. Es šajā vietā gribētu uzteikt iekšlietu sistēmas darbiniekus, visu, ka viņi tā labi nostratējuši, ka iekšlietu ministrija un vispārējie, kam tur bija jāiesaistās, jo mēs esam pieraduši, mēs katrs skatāmies kaut kādām savām acīm uz tiem bēgļiem, bet ja tas ir īsts bēglis, kuram pat tiešām mājās ir, vienkārši viņš, varbūt viņš gribēja nokļūt Zviedrijā vai Vācijā, bet viņš ir laimīgs būt teiks, ka Latvijā šeit tomēr nešauja nost un galvas necērt un viņam ir kaut kādas cerības uz nākotni. Un tagad, ja viņam pēkšņi sagaidīt milzīgas pūles, tur kaut kas klaigāt un mēģināt, tā jau viņiem tie stresi. Es par šiem konkrētiem cilvēkiem nezinu, kas ir, bet saprotu, ka ģimenes un bērniem un tā tālāk. Tādā ziņā, es domāju, ka tā debata ir normāla, visi mēs runājam. Es nezinu, vai tur kāds speciāls slēpa vai neslēpa, bet jebkurā gadījumā, es domāju, tas bija ļoti profesionāls komentārs, ka tādos brīžos vienkārši labāk neprovocēt. Debata notiek atklāta, bet tas nav obligāti maziem bērnam jānoskatās, viņš nav to pelnījis. Jā, paldies. Virzamies tālāk, un nākamais temats par tādu lietu, ko mēs visi novērtējam. Mums visiem patīk kaut kur aizbraukt Schengenas zonu, un tad runājot par šo bēgļu jautājumu, ir arī ik pa laikam izskanējis, ka Schengenas zona ir tāds jautājums zīmes, jo ir jau vairākām valstīm īslaicīgi atjaunot robežu kontroli. Un šajā reizē Ārts Pabriks saka tādu lietu, ka Vācija jau martā varētu slēgt robežas un slēgt šo Schengenas zonu, vismaz uz kaut kādu periodu. Ja? Ko tas nozīmē? Es nezinu. Tā pašam Latvijas iedzīvotājiem, kurš grib aizbraukt uz Vāciju, nopirkt labāko veļas pulveri. Ja? Tas nenozīmē neko. Es domāju, ka vīzu režīmu jau neieviesīs, bet jūs pavadīsiet ilgāku laiku uz robežas ar visiem saviem dokumentiem, pārbaudēm. Bet problēma jau ir citā. Iedomājieties, cik mēs enerģijas, naudas tērēsim, sargājot tagad savā starpā katras valsts robežu. Šo pašu naudu,
šo pašu enerģiju, pārliekot uz ārējo robežu, es domāju, ka mēs daudzas problēmas atrisināsim. Daudzas. Mēs mēģinām risināt iekšienē, un, teiksim, tā ģimenē ne īsti labā, ja? Šitas ir mans katliņš, un pie šitā katliņa tu nelien, ja? Dabūs pa feisu, ja? Bet tajā pašā laikā mums tur kaimiņš nāk no cita dzīvokļa vēl kaut ko dar. Nu, te ir tās lietas, kas ir domājams. Nākošais dabīgi, ka es to drusiņi paprovocēšu. 3 miljardi iedalīt, lai viņi paliek pie turkiem tur. Jā, 3 miljardi. Okay. Kur tie 3 miljardi bija, tā, kad mums gāja grūti? Bija tātad tā naudiņa. Ja? Tātad kaut kam mēs varam atrast, kaut kam mēs nevaram. Tas ir tāds latviskais egoisms manī šobrīd strādā, ne labākā īpašība. Ja? Bet to, ka mēs tagad sāksim vilkt savstarpēji, atgriezīsimies atpakaļ, nu, man liekas, ka tas ir idiotisms, tā ir lieka līdzekļu tērēšana, absolūti nevajadzīga. Nu, vispār es gribēju teikt zelta vārdu no tā viedokļa. Es nedzīvoju kaut kur mistiski, bet dzīvoju konkrēti Bauskas pusē, kas ir pierobežas rajonas. Es esmu piedzīvojis robežas, ka bija tur sākums, 90. gadu sākums. Piedzīvoju arī to, ka mani apkārtējie kaimiņi cilvēki zaudēja darbus, kad tās likvidēja tās robežas un lēnā pārcēlās uz ārējo robežu. Nu, vienkārši objektīvi tur nav vairs ko kontrolēt, ko tur uz Bauskas un Pasvalas to rajonu robežas. Ja no Pasvalas dasu lielu atved. Un vienkārši atgriezties, tas patiesībā maksās dārgi. Es nesaku, varbūt tur laikam arī tiek veikti kaut kādi reidi, bez tādām lieliem ieguldījumiem, bet es arī domāju, ka mums tiešām vairāk jāstrādā tā kā teicāt, ka tur pie viņiem, tādā izpratnētīgas reģionās, kur tās problēmas ir, iet tā Eiropai un domāt, kā tos veicināt miera procesu, jo visi kā arī atrisinās tomēr pie miera galda un jebkurā gadījumā miera sarunu galda un likt pašiem šķēršļus. Es gribēju tā smaidu pateikt, ka mēs visi esam pieraduši pie šīs kārtības. Jo var braukāt pa Eiropu, ej pie lidmašīnas, atceries, vai ir līdz dokuments, ja? Tagad būs, es saprotu, ka jāsāk viņš iespringt, bet tomēr ļoti ērti tas nav jādara. Un nav jātērē spēks, nav jātērē nauda. Un to naudu var izlietot liederīgi, bet tiešām sargāt tās robežas tajās ārējās Eiropas Savienības. Tas, ko minējāt. Bet es esmu dzirdējis no Eiropas politiķiem, ka viņi saka, ka tas ir jādara un tā tālāk. Bet, es to dzirdēju labu laiku atpakaļ, savus pusgads noteikti ir. Es īsti neredzu, kaut kas tiktu beigt darīts. Bet kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka tas ir vienkāršāk. Vienkāršāk mums arī Igauniem nolikt robežu. Nekā braukt uz Grieķiju un sargāt, vai uz Itāliju. Alēšiem mēs varam robežu nolikt. Tas tak vienkārši. 24 stundu laikā. Bišķiņ te pagroza un viss būs kārtībā. Sargās tā kā peli neizskriet cauri. Ja? Bet, padomā, cik tu bieži brauc uz Eiropu? Sanāk aizbraukt. Redz, ar automašīnu vai tu lido? Gan. Tagad tu iedomājies, cik ilgi jābrauc līdz Berlīnai ar automašīnu? Diennakti? 10 stundas. 10 stundas, arī 10 stundas. Redz, un ja būtu robežas, Nē, tagad paldies poļiem, trase, viss ir skaisti. Kā tu skaties to, kas tad notiek ar to pašu Schengenas zonu? Tas ietekmē jebkuru, arī tevi. Galvenais, lai tas neietekmē to caurlaidi. Bet tas ietekmē? Ietekmēs, protams. Bet tas jau pirmais ir. Tur jau tas tā lieta. Bet arī uz jauno gadu mēs ar vīru lidojām uz Romu un lidojām caur Stambulu. Un tas reizes, kurš nāca no Stambulas iekšā Romas lidostā, tika pārbaudīts īpaši. Līdz ar ko mēs tikām burtiski izpurināti Romas lidostā tikai tādēļ, ka mēs lidojām no Stambulas uz turieni. Tāpēc tā pieredze ir dažāda pie dažādiem valstu nosacījumiem. Man liekas, galvenais ir būt tam vienkārši atvērtam un tā īsti par to pat tā ceļošana jau vien ir notikums. Un tā robežu kontrole, ja tā gluži neietekmē to laiku, tādā, Latvijas-Krievijas robežu situācijā, kur tur 3 stundas vai diennakti ir jāstāv uz robežas, tāpēc, lai tiktu pāri. Es esmu arī stāvējis uz Polijas-Vācijas robežas tūp pie diennakts, tiesībā, kad nebija Schengenas zona. Tas ir radikāli tiesnība, jā. Nē, tad ir tā, ka jā.
Ja lieku reizi paskatās pasē, ir viens un iespiež zīmogu, bet ja tas aizkavē visu un rada sarežģījums, tas ir kaut kas cits. Un tas ir jautājums, vai tas ir manās drošības interesēs, vai tas ir vienkārši tādās birokrātijas kaut kādos muģekļos. Ticiet, iestāstīs, ka tas ir jūsu drošības interesēs, bet vispār tā būs birokrātijas muģekļi. Un mēs radīsim situāciju, ka sitam pa sliedēm un izliekamies, ka tramvajs brauc. Tas ir par sabiedriskās domas veidošanu. Precīzi. Nu, es ceru, ka būs pilnais saprāts tam visam un šādas lietas nenotiks, un mēs varēsim vismaz Eiropas robežās doties, kur acis rāda. Un tas, domāju, ka Eiropā visu to novērtē un visi jau saprot, kas tas pa zaudējumu. Es redzēju arī skaitļos, ka tas aprēķināts ap 300 miljardi. Tas būtu zaudējumos, ja tiktu slēgt Schengenas zonu likvidēt. Tas jau mēs vēl domājam tikai kā turisti, rēķiniet ekonomika, preču pārvietošana, viss tā tālāk un tā tālāk. Ja tas ir milzīgs apjoms. Kurš par to maksāt? Ja tīri atkal par jūsu profesionālo līniju, ir jūsu kolēģi un dienesti, kas aizbildinās, ja mums būtu tādas iespējas, tad mēs varētu labāk darboties. Tā ir tāda mazliet aizbildināšanās, nešaubi. Daļēji tā ir taisnība. Protams, ir jānovērtē samērīgums. Bet tā kā es pieņemu, ka man pieredze šeit no klātsošiem, labi, es par dāmu man daudz garāka, un jūs pieminējāt, ka esat stāvējis diennakti uz robežu. Es braucu uz sacensībām, savulaik 90. gados. Es esmu piedzīvojis tās rindas, kur pa kukuli jāiet pāri, lai 10 diennakts nebūtu. Ja cilvēki vienkārši sacensības beigušās, vai ir jāizmanto administratīvi resursi, visādi ir gājis, bet vienkārši es saprotu, ka tik ekstremāli vairs nebūs, bet jebkurš šāda veida pieskāriens ir tas, ko jūs teicāt, ka tas padarīs smagnējāku, sliktāku, grūtāku, neērtāku. Protams, es nesaku, varbūt ir kaut kāds vienkārši procedūras, kuras mazliet var pasakot, bet lidostā tomēr uzmēst acis uz to pasi vai neskatīties nemaz, bet es aicinātu, es tiešām domāju, ka tā problēma galvenokārt atrisināsies, ja spēs pasaule palīdzēt tās miera sarunās un lai nomierinās tie reģioni, no kuriem tās problēmas mums gājušas iekšā šeit Eiropā. Jā. Pirms mēs ejam tālāk uz tādu maigāku tēmu, ja tā var teikt, atkal pajautāt jums, kā finanšu cilvēkam, kā uzņēmējam. Pagājušajā nedēļā arī pieskārāmies jautājumam par to, ka varētu pielikt nodokli degvielai, lai kaut kādā veidā daļēji vai pilnā mērā nofinansētu šo Eiropas krīzi. Es nezinu, cik tur liels šis nodoklis būtu un cik tas paceltu degvielas cenu. Šis brīdis it kā ir labs brīdis, ja degvielas cena ir zema. Ko jūs sakat par tādu lietu? Jo tam bija milzīga ažiotāža. Ka visā Eiropā būtu nodoklīts, lai mēs nofinansētu šo visu jautājumu. Jā, es, protams, šo priekšlikumu dzirdēju. Jūs domas? Ideja par dažādiem iezīmētiem nodokļiem tā nav jauna, dažādu problēmu risināšanai. Bet tas nemaina to, ka katrā valstī tie nodokļi jāspēj iekasēt tādi un jāizveido tādi, lai apmierinātu tās vajadzības, kas sabiedrībai vajadzīgas. Un tādā izpratnē, ja man jāpasaka kaut kas labs par to nodokli, iespējami par degvielu, tas nozīmē, ka it kā visi eiropieši liejot degvielu, vienkārši tādējādi nodrošina to proporcionālo sadalījumu. Sametīs kopā, bet citādāk, es gribētu teikt, visādi speciāli nodokļi, tas nemazina to, ka tas ir nodokļu sloga palielinājums. Un tad atklāt tā arī jāsaka, ka vienkārši valsts jāpaukstina nodokļi, lai nofinansētu to un to visai Eiropas Savienībai. Iet cauri vienu iezīmētu nodokli, es pieņemu, tā ir plašāka diskusija, bet tas nemaina, tas nepaiet nesāpīgi tādā izpratnē, ka tas vienalga ir nodokļu pielikums. Un ja gadījumā Latvijas veselības aprūpas sistēmā pietrūks naudas, tu vari zīmēt un iezīmēt nesko, ja tur nerodas papildus nauda, ja viņi tur nepieciešami, tad ir vai nu racionāli izmantot, vai domāt, kā dabūt vairāk. Un tad atklāt par to jārunā, kad tad jāliek nodoklis klāt, lai kā viņi ir nenosaukt. Kā zināms, veselības sistēmā nauda ir vienmēr pietrūks, viņa pietrūkst arī šodien, un es pieļauju, ka... Veselība, atsevišķi tās gribētu teikt, tur diezgan daudz, kas jāizdara, lai tiksim pareizi izlietot. Un tad tikai papildus. Jā, jo vārds ekonomika nozīmē nevis naudas tērēšanu, bet kā efektīvi izmantot esošos līdzekļus. Virzamies tālāk uz nākamo tematu, un kā jau skatītājums minēja un solīja, tad absolūti jauks temats. Nerunāsim ne par karu, ne par noziegumiem, ne par slikto. Parunāsim par kaut ko labu, un tā ir astroloģija, jo, kā zināms, Latvijā astroloģija ir cieņā, ka saka daudz eksperti, ka mēs esam ezotēriska tauta.
Ines, pastāst lūdzu, kāds būs februāris no astrologa skata punkta? Kā saka, mīlas mēnesis. Ieskicē mums galvenās vadlīnijas. Tieši tā, februārs ir mīlas mēnesis, jo šīs nedēļas beigās mēs sagaidām Valentīna dienu, un Valentīna diena mums ir visu mīlētāja diena. Kāpēc? Bet, lai mēs sajustu, ko nozīmē mīlestība un ko nozīmē Valentīna diena, mums šajā nedēļā ir jāaiziet ļoti plašai emociju gammai cauri, un mums ir jāaizjūt nevien šī varas kāra un vēlme realizēt pašiem savu ego, bet mums ir jāsaprot arī tas, kā mūsu vēlmes un kā mūsu apjukums var mūs attīstīt kaut kādā jaunā pašrealizācijā. Jo baudas lietas ir tās, kas šajā nedēļā un arī šajā mēnesī ilgtermiņā mūs var novest līdz spēku izsīkumam. Oho! Tādējādi katram no mums ir jāvairo šī sajūta, kā mēs savu dvēseli vairāk varam pašrealizēt dažādos virzienos, kur mēs varam sevi piepildīt. Nu, proti, māksla. Mūzika, piemēram, teātris, katram kaut kā. Arī baudas lietas, jutekliskums, dejošana, mīlestība, romantika, kulinārija, māksla, estētika. Viss tas, kas mums dod šo piepildījumu arī caur šādām ļoti tādām valdzinošām mākslām. Nu, kā ir jāuzmanās? Viņam, ka lietas arī no kā jāuzmanās, nevar tikai nodoties visiem dzīves priekšiem. Es varu rekomendēt tādu tantrisku niansi šim mēnesim, jo Saule, kā viens no luminārajiem, sastopās ar tādu sarežģītu ēnu planētu šo mēnesi, kura nes mums vislielāko tādu citu dzīvju karmas nastu uz šo dzīvi. Un tas nozīmē, ka naktī dzirdot suņus rejam, šī zīme ir jāņem vērā, ja ir ieplānots kāds ļoti nopietns uzdevums tajā nākošajā dienā. Tas nozīmē, ka šī suņu riešana ir kā zīme tam, lai šis plāns vai mērķis tiktu pārvērtēts un varbūt iespējams atcelts. Nu, redz kā. Uzreiz. Nu, man tas februārs ir cauru gadu. Aiz to, bet otrs, visi mani mērķi un viss mani jāceļ katru nakti, jo es dzīvoju Čiekurkalnā un man visu laiku suņi. Ko tad lai dara? Vai no ausis aizbāzt otru versiju? Jā. Un tagad es domāšu katru nakti. Viena lieta ir ikdiena, viena lieta kaut kas ir īpašs, jo, teiksim, cilvēkiem, kam ir savu mājdzīvnieku, tiem jau ir noteikti kaut kāda karmas daļa līdz ar. Manējie nerej, kaimiņa rej. Jā, es gribētu pajautāt kungiem, kā jums ar Valentīna dienu? Kā jūs dāmas iepriecinat? Patiesībā es esmu dzimis. Provokatīvs jautājums, kā samals reizēči. Tas pietiķi gads esot manējais, man arī manā vietējā avīzē jautāja, ko es par to visu izturos, un līdz Valentīna dienai netikām. Jāsaka tā, ka es tomēr esmu skaidrs, ka lielu daļu mūžu nodzīvojas iepriekšējā valstī, un skaidrs, ka 8. marts tas bija tas simboliskais datums, kad tomēr uz savām mīļotām sievietēm mēs dāvājam lietas, un Valentīna diena tomēr ļoti skaisti ir iedzīvojusies Latvijā. Viņa tiešām ir iedzīvojusies tā kā es savai kundzei esmu nopircis dāvanu, tā kā laicīgi diezgan, un es ļoti atvainojos, ja kādam patīk, bet nav ko atvainoties. Nesaku ko, neteikšu ko, bet es par visiem skatījumiem izturos pozitīvi. Pozitīvas emocijas, attieksmes un labas lietas. Un lai ir jauni svētki, jā, viņi relatīvi nesen iedzīvojušies Latvijā, bet uzņēmuši ļoti straujas apgriezienus. Varbūt mazliet par daudz komercializēt, bet ko lai dara? Jā, nākamais aicināšu jūs pirms Halovīna tieši pajautāt, kā jūs Halovīna. Juri, jāprāt tāds pats jautājums. Zini, ja viņš ir pērtiķis, es esmu cūka. Viss skaidrs, vairāk jautājumu nav. Ines, es gribu pajautāt, ugunīgais pērtiķa gads. Var nedaudz patulkot šos trīs vārdu salikums? Ko tas nozīmē latvietim? Es arī esmu cūka. Arī? Nu, viena sivēna sanākuši.
Pērtiķis tas nozīmē, ka mēs varam ļaut sev atraisīt vairāk tās lietas, ko mēs sev liedzam reizēm. Noteikti ierobežojumu dēļ, noteikti kaut kādu sabiedrības lomu dēļ. Tas nozīmē, ka mēs varam vairāk rotaļāties, vairāk atļauties, vairāk paši izaicināt sevi, vairāk gribēt to, ko mēs varbūt varam sasniegt, bet kā reizēm tas ir tieši tas slieksnis, lai mēs iegūtu visu vēl vairāk sev. Tādēļ pērtiķis ir kā tāds simbols tam, lai mēs sev neierobežotu. Precīzi, es vēlos ar šiem vārdiem arī noslēgt šo raidījumu. Kungi, es jums novēlu tieši to pašu, ko tikko Ines minēja. Lai jums veicās un viss izdodas. Laimīgu pērtiķa gadu ugunīgo, ja? Un paldies, ka varētu laiku atnākt ciemos. Paldies jums, skatītāji. Paldies arī jums un tiekamies jau rīt 5:00. Atā!